Rudens tumsās spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari. Krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi. Pašu līdzinieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014. Čau, čau, te Staro TV un Alis. Klāt festivāls Staro Rīga 3. vakars un pēdējais laiks doties spožajās Rīgas ielās un apskatīt grandiozos gaismas objektus. Labvakar, kā jūs sauc? Labvakar, man sauc Dāvis. Jūs varbūt varat pastāstīt, kāpēc tieši šī spēle? Es varu pastāstīt. Šī ir ļoti populāra spēle vispār pasaulē, kā mēs zinām, Pac-Mans. Tā ir viena no pirmajām, nevar tā teikt, datorspēlēm, bet spēlēm kā tādām, kur tu vari iesaistīties ar kompjūteru palīdzību. Un idejas autoram likās ļoti interesanti tieši šī spēle, jo visi to atpazīst, lielākā daļa. Un tā jautri. Jā. Un kā tas process notiek? Cilvēks atnāk, es vēlāk arī pat pamēģināšu un... Process pavisam vienkārši. Tas ir, kā mēs zinām, Xboxiem, Nintendo ir tie Kinect, tie sensori. Un principā viss notiek tikai sensoru palīdzību, kas arī rokas kustība. Jūs vadat Pac-Mana varoni un sensors to atpazīst un viņš raida virzienu. Can you tell us about your project? Yeah, sure. This particular project uses large public urban screens to link audiences across the city. So between two parts of Riga, the audiences are brought together and they're combined and they're merged into a kind of a shared space. So it uses a kind of a video conference connection, but it literally just presents the audience in a different environment. So actually there's an awful lot of people, so there are very big crowds of people, but behind the people there are different kinds of images where we are sort of co-locating people in this part of Riga and just over there. But it could be done from anywhere in the world actually, between two cities, two countries. And so it's to try and let people explore this another space. Yeah. So a digital space, a kind of what we call a telepresence space. So where they coexist and cohabit a new space. And how do you like Riga and our festival, Light Festival? How do you like it so far? It's incredibly busy, isn't it? I can't believe how many people there are here. Yeah. Every night there's like masses, more and more people seem to come. So it's very exciting, yeah. It's very busy. It's amazing to see so many people on a cold night. So many people here. Can't believe it. Thank you so much. Wish you all the best. All Bye. Right. Thanks a lot. Okay. Plinks ir rotaļīgi zivtiņi, kurus dienas paiet vērojot ūdens dzīles un gaidot kārtējo spožo zvaigzni, kas iekritīs dzelmē. Plinks un viņa brāļi no tām veido neparastus mūzikas instrumentus, lai piepildītu zemūdens pasauli ar skanīgām melodijām. Kādā dienā viņi pēkšņi pārsteidz briesmas. Ļaunās dzeloņrajas uzbruk ciematam, kurā dzīvo Plinks. Vai mazajai zivtiņai izdosies saliedēt visas zivis, lai ar kopīgas dziesmas palīdzību cīnītos par savu vietu dzelmē? Baigi interesants, tāpēc, ka visas tās zivis un visi skaņi ļoti forši ir, tā kā jauni robotiņi un liekas ļoti interesanti. Forši. Un jūs nolasījāt stāstu, kurš bija apakšā, varbūt slēpās zem? Es tur aizdomājos, bet es īsti nesapratu. Tu saprati, par ko iet stāsts? Nē, mēs īsti Tur zivis cīnījās ar kaut kādiem robotiem. Jā. Jūs zināt, kas ir autors šim darbam? No kurienes viņš nāk? Nē, mēs neesam redzējuši. Tad var pateikt, ka autors ir kanādietis, viņš ir no pašas Kanādas, un viņu iedvesma bija dziedošā revolūcija. Un tā... Jā, bija dziedoša. Jā, dziedoša bija. Viņš ir interesanti. Jā, mums patīk.
Par mēnesi izgaismotās naksnīgās Rīgas ēku jumtiem pilsētā ierodas cirka trupa. Tā aicina ienākt košajā un pārsteigumiem pilnajā cirka arēnā, kur orķestra pavadībā publiski sveicina vakara pieteicējs Rīgas melnais kaķis. Labvakar, kā jūs sauc? Jumta, Sandra. Prieks iepazīties. Kāds iespējas par pasākumu Staro Rīgu kopumā? Kopumā mēs tikko sākam iet, staigāt, ja, un šito te mums visvairāk piesaistīja šis te mākslas darbs. Nekādi nevaram saprast, kā tas ir tapis. Un jūs pirmo gadu apmeklējat šo pasākumu? Nē, katru gadu. Un salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem ir audzis? Salīdzinoši ir, šobrīd drusciņi jau ir, jā, bet tas tikai sākums ir. Es ceru, ka vēl kaut kas būs tāds liels, kas piesaista acis. Un kā jūs dodaties, kāds ir jūsu maršruts? Jūs pēc informācijas centra kartes vai jūs vienkārši staigājaties? Tāpat staigājot. Tāpat, jā. Tāpat tā paplīt. Vairāk mums vēl interesē arī, kas būs 7, kas ies pa ielām, kur teica, kad... Gaismas parādi, ja? Parādi, jā. Paldies, ka skatījāties! Rīga turpina starot arī rīt, gan ielās, gan Staro TV dienas grāmatā. Rudens tumsās spoži iededzas gaismas festivāls Staro Rīga 2014. No 14. līdz 18. novembrim 5 brīnumaini vakari. Krāšņi Anglijas, Francijas, Kanādas, Norvēģijas un Baltijas valstu mākslinieku gaismas uzvedumi. Pašu rīdznieku veidotais Rīgas karnevāls, kurā piedalīties aicināts ik viens. Vispār festivālu Staro Rīga LV organizē Rīga 2014.